Kā jūs domājat, vai starp politiskajām partijām ir konflikti un vai tie ietekmē pilsētas attīstību? Konflikti ir noteikti pilsētas attīstību. Es domāju, tas tāpat kā jebkurā citā izvēle, jo vairāk ir konkurences, jo labāk var beigties priekš mums, jo pilsēta tiks vairāk attīstīta, aktīvāk. Man šķiet, ka ir konflikts starp Vienotību un Saskaņas centru, bet viņiem jau ilgu gadu garumā ir nodibinājušās šāda konflikta tipa attiecības. Un, man šķiet, ka viņi tā kā izvēl ārā, tā kā viņi kritizē Vienotību, teiksim, kritizē Saskaņas centru, un mēs varam ieraudzīt Saskaņas centra vājās puses. Es domāju, ka konflikts noteikti pastāv. Es domāju, ka varētu būt, kad ietekmē arī, ka viņi savā starpā nevar vienoties ar plūkās. Es īstenībā par to neinteresējos. Esmu mūziķis, man interesē tikai mūzika. Konflikts, es domāju, ka tā ir vairāk konkurence savā starpā, lai dabūtu vēlētāju balss. Ja es domāju, ka konflikti ir neatņemama demokrātijas sastāvdaļa, tikai jautājums, vai tiek risināti konstruktīvi, jeb tie drīzāk ir kaut kādi korporatīvi. Protams, tas viss ietekmē. Katra partija cīnās par savu labumu, respektīvi nevar pieņemt nekādu lēmumu.